atceries vēl šito vietu? Ko tā ir dinozauriņi? Popiķi. Kā mūsu avokado klājas. Drusciņi paaugušies, ne? Pa šito laiku. This one goes that guy is that's wow. Can't see a difference to that guy. I can't really see a difference to these guys. I can just. Šitais ir mango. Viņš tā kā. I can see like why is there like a grass inside of the dirt? Does he generate grass? Turning to a grass block. O, skaties, te ir vēl viens maziņais auga. Redzi? Te ir lielais un te ir tāds vēl viens auga. Vīdāle. Vīdālē agrāk te bija tāds veikals. Nezinu, kaut kāds lats vai kas viņš te vēlns bija. Aiztaisījies ciet. Es jau iepriekš brīnījos, kā viņš te tādā nekurienē tāds veikals vēl te neeksistē, bet tad jau laikam vēl bija cilvēki, bet tagad laikam vairāk nav pārdod. Ja kāds grib nopirkt, tad var nopirkt vecās veikala telpas. Kur vai tagad dabū padzerties? Dundegā? Nekas man uz Dundegu nesanāks braukt. Pagājuši nedēļa bija tā nedēļa, kad to skāniņu ņēmu testējām. Tad kraušanās bija apmēram 2 stundas. 3 stoikas krāvu. Paskatīsimies, Paskatīsimies, cik tagad ir. Izslēdzam sūkni. 33 minūtes. Normāli, ne? 4 reizi ilgāk. Jauniem kloķiem 4 reizi ilgāk. Gribat zināt, no kā lapstenis taisa? Tos savus lapšceņu pūžņus. Redzi? What the fuck? Kaut kur uz galvas ir. Aizbiedēji. Nevar dzirdēt, kā viņas krapstinās. Kur palika? Viņas laikam biedēja prom. Kroķis viņš no šitā te taisa savus lapsiņu pūžņus. Nevar redzēt, kur viņi te nograuzuši. Noskrapstinājuši, tāpēc tie lapsiņu pūžņi ir tādā pelēkā krāsā. Citreiz viņi tādi brūni, gan visādi ir. Ko viņi var dabūt, to viņi var, no tā viņi taisa. Skaties, ir vēl viena lapseni. Var dzirdēt, kā viņas krapstinās. Viņas noskrapstina šito koks nost. Un tad no šitā pelēkā viņi taisa tos savus pūžņus. The temperature is beyond 50 up here. And I decided to put these plants here and this guy onto the balcony. And now there's this. Party on the balcony? Oh, hello. Hello. Wanna see what's going on here? Yeah. So, like, there's a bunch of, like, avocados here. Do you see that, like, thingy, like, the notes, the video? Jā, es redzēju.
And then we kept on checking the this. Temperatūra. Yeah, the temperature. Un cik tagad ir 43. And the new thing about this party is the drawings. You can draw. Okay. And the like a little bit more the other newer thing is the fact that now I am parting as a goat. Ah, okay. Es vakar krāvā kuģi ostā kaut kādas granulas, kaut kādas, ko viņi tur krāva. Apkurs granulas laikam vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir šodien tīru molu. Aiziet. Viss ūdenī iekšā. Viss kanālā iekšā, birsts saslauka. Ej, paskaties, kas tad te stāv. Testa auto. Šito es pagājuši nedēļu maucu. Tas, kurš te tagad brauc. Neviens vārds nav logā. Testa auto. Testa auto uz Mērsi, kad brauc. Es visu nedēļu nobraucu par Rīgu. Tagad Mērsigā stāv normāli. Atceries, Harmonija, pagājušajā, kad mēs bijām, tad bija piedzimuši mazi trusīši. Skaties. Čau. Uriku mazā trušu mamma. Pamēģinām iedot viņai kāpostu. Nu, jūs kāpostu ēdīsiet? O, jā. There you go. Tur ir kādi viņi mīlīgi, ne? Mazie trusīši. Who's next? Sveiki, Rukši! Oh. I can't tell if they're bigger. Jā. Like I think they're bigger though. Like these. Yeah, it looks kind of big. Šitiem ar kāpostu. Man liekas, tās cūkas pašas nav tik lielas, tad viņiem tie bērni arī īpaši lieli, ātri neaug. Nu, cuka. Oh, this one's a big one. Jā. Visiem garšo kāposts. I'm not sure, but like they're trying to. Yeah, I mean, you see, like they're Really up there. also running to the compost. Es domāju, mazie pēc tam sūknēs vēl. Tad, ja viņi dabūs, kas viņiem jādabū. No. I don't remember if they like cabbages in it. Pamēģini. Pamēģinam. Oh, he likes cabbages. Pamēģinam burkānu. They also like carrots a lot. Mhm. A lot. Hello. They have like a nice home. Grūti viņiem saprast. What is this guy doing? Is this spinning in a circle? Oh. They're
they're fighting. Viņiem diezgan liela ragi attiecībā pret to ķermeni. Hello. Do we have Viņiem any negaršo little burkāni. Viņiem laikam kāpozes garšo. Tries arī. He's like wow. Oh, Šitiem arī. where's the Like- carrots? Es domāju, bet viņi neēd. Jā, reku burkāni. Visi burkāni uz brukšiem. Tie, kas tur augšā, Harmonija domā, tie neredz. Yeah, like the one. Would you see that guy? He doesn't even have Yeah. eyeballs. He doesn't even have eyeballs. What? Their eyeballs aren't. They're side. They're like not in the side. Šitiem varbūt graudiņus iedos. Tētim ar graudiņu. Labi, ir iekšā. Izskatās, ka visiem kāpostas ļoti garšo. Also, they're similar to the guys over there. Only they're like all yellow. O, šitie, jā. Yeah, they're just blobs of fur. They're just blocks of fur. That's what they are. I like the last one. Oh, Tur viņam dārēs. there you go. Grab you. They're like bunnies too. Like they're like volcanic. Oh, this one's also like that. Yeah. Iedodam burkānus šitiem. Katram pa vienam burkānam. Okay, I'm gonna give you a. Here you go. I'm gonna give them another one. You want this? Tas jau piekodas pilnu muti. Want it? Un tam arī vēl tad iedod. Oh, you're just. Now Viņi vēlāk tiks ar to galā. do we have this? Nav. Tas bija tas cietais, ka onkulis to vairs putniem nevar iedot. Šitiem pēc kāds liela zobi šitie tiks galā. Pazies tagad, kad viņi katrs savējo dabū, tad They're katrs savā peaceful. stūrī grauž. They're peaceful. Ja tam lielajiem kāpostam ir tās lapas apēd, un tad vidū paliek tāds ciets kapcens. Un to varēs šitie ar lielajiem zobiem. Šitie ir galīgi mazi. Upēnīši. Oh, look at that yellow guy. Jā. Tas That's ir vismazākais. Tās ir pīles. Pīles un vecajā cālīši arī kopā. Vai zosu bērni tie ir, ne? Oh, look at the bigger guys. They're like in the teen stage. Pīns. Neiedod vēl. Look at them. There you go. Tie tīneģeri, man liekas, ir citi. Tās nav vistas, tie ir kaut kādi zosis vai pīles. Visi draudzīgi kopā dzīvo. Nu, mazais. Ēģin, tu var jebkuru lapiņu viņiem dot. Pieneni. This leaf is for you. Āboliņš. Āboliņš govīm garšo. Oh, also nutritious for bunnies. Cik viņi te bija? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mazi trusīši. You want the leaf? And just grab Kā that. viņam garšo āboliņš. Here you go. Oh, Vai viņiem garšo āboliņa lapiņa vai tikai ziediņa?
Pamēģināšu āboliņu lapiņu. Okay, they also like the leaves. You get that. Pavisam svaiga āboliņu lapiņu. Kā tie te cīnās ar to burkānu. Auriku var papājāt viņam punci. I know. So cute. You wanna... Okay. Parastā vārpata. Pamēģinu vārpatu viņam iedot. Oh. Viņiem Ooh, viss. that's like noodles for bunnies. Vēl viena vārpata. Viņš šos mazos burkāniņus, kurš tur bijām iekšā. Šie ir tādi nedaudz vecāki, ne? Nedaudz lielāki. It's raining carrots from out of the sky. I cannot get this carrot in. It's raining carrots from out of the sky. Skaties, ka man izskatās, ka viņš šito ten zāli sūc iekšā melnajā caurumā. Viņš tikai visu laiku un pazūd. Skaties, Harmonija, šeit dārzā dzīvo kurmis. Tā ir viņa vāja. Oh, do you think they like this? Pamēģinu. You like these flowers? In Minecraft, these are called oxeye daisies. Jā? Yeah. Oh, Latviski viņus saucās mārpuķīkus. Auriku ten arī var papājāt. oh, Truša dupsi. oh! They're also like furries. You know? Un šitiem nav mamma? Mamma. Nav mamma, ne? Do you know what a furry is? Aha. Šitie jau ir tā kā tādi tīneidžeri. Bez mammas vieni paši tusē. Skaties, rakāt viņiem sabēri, tagad viņi visi pie trauciņiem ēd. Spalvu arī dabūja. To ņemsim līdzi uz mājām? Tu viņus hipnotizēji, vai? Labāk, ļausim ezeru malku nākamreiz varēsiet to laiviņu pavizināties tāpat pa ezeru. Tas vakars gārnim tad beigā līdz diezam. Ja nebaidās ūdeni. Var mēģināt. Tādas pēc neesam lēvā kāpa. Nu, re. Nē, viņi tādi stingri viņai tiek, nu, dēlīši grīdi un viņi četrvietīgi, divi kārti solis sēdēšanai. Nav tā, ka tu jāsēdīs zāļu dziļinā. Ir smaržīgi. Es arī gribu pasmaržēt. Tik namiņš ar gurgēm. Why is there a staircase right there? Huh. One you can just climb up it. And then why do you need to put the staircase there? It couldn't have been Ejam, strange. iesim paskatīties tur iekšā. Vēl puķītes? Nu, ejam paskatīties, Harmonija. There's a lantern. Jā, vakarā varēs iedegt svecītes. Vakarā sadegsim svecītes visās And malās. then turn on the lantern. Nu, kā mums te izskatās? Oh, we have a window. Jā. And it's keeping the flies out. Oh, that's nice. Ļoti smuks namiņš. Tev ir novēl gurps un ielikt tādā speciālā paplātē iekšā. Pēc tam iesim ar plikām ārā, ja? I think it just can so there's like two leaves stacked on each other. I feel like the beautiful thing in here, this one was that star. That looks so good. And this one is the most beautiful. Jā. Yeah.
Guļam istaba. It feels like a modern mansion. Un tāds liels loks. Paskaties, ka tu gultā, tu var redzēt ezeru. Oh yeah, you can. Oh, it's so beautiful. I'm gonna punch this pillow. You just wanna punch it. It's so fluffy. It's so. It's kind of nice that we can see outside and see what Ļoti smuki. the fishes are doing. Mūzika beigusies. Oi. But it's still the most comfy couch there. Jā, tas ir pats ērtākais. Iesim pamēģināsim ieslēgt tās gaismas. Nu, kā izskatās. Diezgan forši, ne? I know it's. Te mums ir tāda motorlaiva. Iesim atpakaļ? Cold. Kāds pusdienu, man liekas, ka nu jau vakariņu laiks klāt. Nu. To pusi. Bet mazākumā, vairākumā. Kāda ilzai tur interesē? Interesanti. Tie viņiem ir auglīši, tur viņi pēc tam sēklas tur ir iekšā, tad viņi sējās no tiem. Kā kartupelim ir tādi bumbuļi zaros. Look at the inside of this. It's like fabric. Tā kā tāds koks. Yeah. Touch it. It's actually like feels like concrete. Oh, jā. Izskatās, ka līst lietus, bet tie ir tikai ūdens mērītāji. Ja?
Don't you see that? It looks like it's raining rain. Jā, bet tur ir miljons ūdens mērītāji. For some reason there's a city there too. And also, I didn't realize that there might be an Ant Kingdom. Viss? Neuzlec uz jetija. I hate it. Es domāju, ka tu pārliksi jetijam pāri. Like this. Like this. It's not really a big pixel. Move 1 pixel forwards, turn over it. Leksi pāri tam āboliņam. Nothing else? Well, they're on. Abiem diviem. Tagad braucu pa Bauskas šoseju uz Rīgu, jā. Es braucu, šobrīd 70 gandrīz. Reāli tas autobus brauc 65 līdz 70. Viņš tagad grib, lai es viņam vēl garām, vai ko viņš te grib? Tie autobusi braukā pustukši, bet viņiem ir uzlikts grafiks, pa kuru viņam ir jābrauc. Un tā kā tur nav tie cilvēki, tad viņš ātrāk nevar braukt, jo viņam ir noteiktā laikā jābūt nākamajā pieturā. Un viņam ir kaut kāds laiks paredzēts cilvēku uzņemšanai, vai ne? Un ja šī pieturā tur neviens cilvēks nav, tad viņš nākamajā pieturā būs 10 minūtes ātrāk. Un tad tie cilvēki visi, ja viņš aizbrauks, tad tie cilvēki nokavēs, un rezultātā tie autobusi velkās. Paskaties, kas man tur aizmugurē pa kolonu izveidojusies, vai ne, jo tas autobuss te velkās. Un šī jau nav pirmā reize, tāds diezgan daudz vietas bijušas. Viņiem cilvēku nav. Un līdz ar to viņš, lai iekļautos tajā grafikā, viņš velkās pa to ceļu. Šī gadījumā Bauskas šoseju. Bet viņi taču var pieregulēt to grafiku. Viņi taču var to grafiku pacelt uz augšu, pabīdīt. Nav taču tā, ka tie cilvēki nākamnedēļ uzradīsies kaut kāda 100 miljoni te un uzreiz viņam tur atkal izmainīsies tas grafiks, ne tas laiks. Cilvēki taču samazinās, regulāri, pakāpeniski, kā to pateikt. Cilvēki arvien vairāk brauc ar mašīnām un mazāk ar autobusiem. Viņi taču var to grafiku pielāgot esošai situācijai, bet nē, viņam ir jāvelkās uz 60 pa Bauskas šoseju un ir jārada bīstams situācijas. Ne viņi tur var tolkam apdzīt. Tā. Rīga Gustav Zemgala gatve virzienā no Brīvības ielas uz Tvaika ielas tagad brauc. Agrāk, kur varēja šeit braukt, kur vēl zīmes vēl tagad stāv, un šitais te Besība Mežparks, Sarkandaugava ostas. Redz zīmes ar visām ostām, kad tur var beramās, kraujamās kravas. Saulespīd nevar redzēt. Bet kur tur ir zīme kravas automobīļiem braukt aizliegts. Jo tagad ir izbūvēts šitien priekšā, tur tas, es nezinu, kā viņi saucās, tas Sarkandaugava, tur kaut kāds ir tas viadukts, apveceļš, nezinu, kā viņš. Bet zīme tā neviena nav uzlikta, tās zīmes vēl nav noņemtas. Ja es braucu pa turienes, sākumā kāds pāris reizes izbraucu. Tur taču šitien apakšā, ka izbrauc te, kur griežās uz Sarkandaugavu gar to krematoriju, kur šitien te iet uz Sarkandaugavu projām. Tur arī zīme kraviniekiem braukt aizliegts. Nekā es braucu nodot kravu, tad laikam es nezinu, drīkst braukt, nedrīkst, kā tur īsti ir.
laikam tanī zonā es to kravu nenododu, es tur braucu kaut kur tālāk. Zīmes neviens uzlikts nav. Tur tajā pie Tvaikielas sākumā, Tvaikielas krustojums. Tur ir vispār kaut kāds bardeks sataisīts, tur ir kaut kādi ķieģeļi un tur ir kaut kāds sviests murgs, tur ir sataisīts, neviens zīme normāli tur salikt nav. Timrots ar zebru, jo tur uztaisīja raidījumu par to krustojumu, kāds te bardeks, viss tur viss sataisīts, nekā normāli. Čipa taču, bļaļ, varēja salikt zīmes, nu, ja sevišķi kaut ko jaunu sabūvē, ja mainās kustības, organizācija, taču vajadzētu kaut kādu cilvēks informēt. Bet nē, vispār visiem pofi. Nē, laikam man šodien vienkārši viss besī. Reku te ir tas pārvads, kā viņš saucās, reku te nāk zemē no Tvaikielas, un reku šodien ten brauc uz ostu. Reku ten arī tās pašas zīmes, kas tur bija kaut kādi kuģi un kas tur kaut kāds osts. Un pie vienas besīšanās reizes, ko jūs domājat par šito ten pievadu, kas viņš ir pārvads, pievads, kas viņš tāds ir? Man uz viņu skatoties rodās tāds sajūta, ka viņš nav pabeigts, ka te ir kaut kāda pagaida varianti šitās te betona malas. Es nezinu, vai tas viņš ir pabeigts vai nav pabeigts, vai tas tā viņš reāli arī paliks. Es nezinu, man šitais kaut kā, es nezinu, vai besīna, man ir kā pofīgi, kā viņi te sataisīt, bet vienkārši tā sajūta, ka tas ir tāds pagaida variants te uztaisīts. Reku, tur ir normāli tāds, tā sieniņa sataisīta, šitien ten kaut kāda vienkārši tās betona malas salikts, tās borģūras. Reku, te pa vidu jau arī kaut kas ir uztaisīts, skaņas barjera. Bet ten arī tādi paši, uz tiem betona bluķiem. Tad jau droši vien šitais ir uz palikšanu. Nezinu, labi, slikti. Šodien man ir slikti viss. Jesus Christ, šodien kaut kāds nervu zāles jādzer būs vakarā. Es braucu tur uz Dienvidnieku virsū, lai no Rīgas tikt ārā. Es braucu uz Dienvidnieku, es skatos, tur Dienvidnieks līdz pusē pilns, tagad jau vakars, cik ir pasies. 9 var teikt. Tad bija kaut kāda 8,5–9. Un te es braucu, skatos, tur viss Dienvidnieks pilns, viens par acī saka, ka Dienvidnieks viss stāv. Nu, ja var, tad lai nebrauc uz Dienvidnieku, es fiksām taisni tur pie nobrauktos viens. Es domāju, jābrauc šeien kaut kāda avārija vai kas tur. Izrādās kaut kā tie cietumnieki te mūk. Un tad te taisā blavas uz visiem tiltiem. Es domāju, ka sastrēgums. Es domāju, jābrauc šita te uz salu tiltu. Es atbraucu uz salu tiltu un tad es kad pusstundu, kamēr jau uzbraucu augšā pa šito viņķeli. Te vēl trakāks. Te vispār galīgā irsā viss. Dienvidnieks tur es būtu vismaz uz pustilta bijis. Šiten jau ir vispār. Oi. Kur es vairāk nekur nevaru aizbraukt ar? Ko man darīt, ja man tagad braukšanas laiks beidzās šita tilta vidū? Sastrēguma vidū? Ko tad es varu darīt? Es te kaut kad vienreiz braucu caur... In 300 meters, at the roundabout, take the first exit. Te no šitā posma, no tā apļata līdz tiltam, cik 2 kilometri pat nav. Un es domāju, reku bauska ir apskatīta, nu. Tāds kā tā bauska izskatās, bet izrādās tur vēl ir vesela čupa ar bausku apskatīt. Reku šiten ten iebrauc Dobels virzienā. Exit the roundabout. In 600 meters. At the roundabout, take the second exit. Vēl viens aplis.
Te ir baznīciņa, kur kaut kāda izskatās pēc kaut kāds pareizticīgo. Tur kaut kur bija pils vēl arī. Tā, es nezinu, tur izskatījās tā kā tur pie tās upes, tur varētu būt Bauskas, kaut kāda vecpilsēta, reku valsts, Bauskas valsts ģimnāzija. Šeit ir, piemēram, rekur te. Tur pie upes, tur bija tā vecpilsēta, tā izskatījās. Un te šeit ir tāda, bet ten ir pils arī, tā kā ten arī jābūt ir vecpilsētai. Nezinu. Varbūt vienkārši diezgan liela tā Bauska arī bijusi. Menti pabrauc garām, ne garām pretī. Head northeast. Bauskas pils, rekur ten ir. In 300 meters. At the roundabout, take the second exit. Ok. Rekur te ir kaut kāda kafejnīciņa, kas te ir Mūsa. Upe Mūsa. Tāda maz upīte. Tur ir normāls mājiņas, normāls skats. Nevarēs redzēt. Karoči tā pils ir tur aiz mašīnas tagad sanāk tā pils. O tā.